Ik viens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un nodarbošanās, ir spējīgs paveikt dažādus uzdevumus, kāds labāk, kāds sliktāk, un tas ir pieņemami. Šodien esmu izaicinājuši divas personības, lai saskatītu viņu kopīgās un atšķirīgās šķautnes, stiprās un vājās puses. Ance ir māksliniece, absolvējusi Jāņa Rozentāla mākslas skolu un Latvijas Mākslas akadēmiju. 2023. gadā Ance par savu personāla izstādi saņēmusi balvu par izcilāko sasniegumu vizuālajā mākslā Latvijā – Purvīša balvu. Brajans ir mūzikas grupas Vēstules dalībnieks. Grupa 2024. gadā piedzīvoja debiju Latvijas televīzijas šovā Supernova, iegūstot 2. vietu. Tās melodijas ir kā vēstules, kas stāsta par dzīves smalkumiem un cerībām. Brajanu aizrauja arī kinomāksla, kas vieno un atšķir šos cilvēkus. Es esmu Brajans. Čau, es esmu Ance Eikene. Es esmu māksliniece, bet šobrīd es vairāk dzīvoju laukos un ražoju sēņu audzēšanas kompleksu. Man ir sanācis būt mūziķim, man patīk mūzika. Es esmu jauns un es vēl joprojām iepazīstu sevi. Un šis ir viens no tiem veidiem, kā es to daru. Aplūko attēlus un uzmini, kas tā ir par pilsētu. Tā. Šīs ir divas bildes. Tas izskatās pēc karātavām. Nu, tā kā šeit bija vienkārši tā ir Salas pils. Šeit ir Baloži. Un tad šeit tā kā smadzenēm ir tāds atkritumu nots. Tur ir migla. Tur ir koks. Migla vikingu sieviete. Viņa ir stipri neatkarīga sieviete, kas nes koku. Ko cēni? Koknese. Tāpēc, ka tur ir koks un viņa nes. Esmu malecis. Koknese! Viss bija tik vienkārši. Pāvilosta! Talsi! Talka un sija. Ok. Nākamā pilsēta. Talsi. Noteikti, jo tā ir talka un tas ir sija. Redzi? Tomēr tā mūzika ir vērtīga šajā pasaulē. Tā, mums ir zils. Tā ir zilupe. Ir tāda zilupe. Es nemeloju ar zilupi. Zilupe ir ļoti skaisti. Es ceru, ka tas ir no zilupes. Es tur neesmu bijis. Varbūt esmu bijis un es neatceros. Šajā bildē ir baloži, kas varētu liecināt par vienu lietu, ka šie ir baloži. Zilupe! Viss jau aizgāja, bet tur jau palīdzību vairs nevajag. Ir tāda vieta Miglinieki? Nav, ja. Tad man divi palikuši. Šis ir diezgan skaidrs. Mums ir sala, un tad mums ir pils. Tas nozīmē, ka mums ir salas pils, visticamāk. Salas pilī es esmu bijis. Tas te ir pāvests, kurš, diemžēl, nu pat ir aizgājis. Tas ir baseins. Tā ir osta. Pāvests, villa un osta. Tā ir Pāvilosta. Pirmais bija tā kā Kazdanga, bet tā nav, jo tur ir kalns un Kazas kalni. Kas ar tām kalnu kazām? Mums ir ainava. Ļoti skaista ainava. Tie ir kalni. Tās ir kazas. Tās varētu arī nebūt kazas. Tā nav kalnu gala. Ragi. Varbūt tas ir kaut kāds raks. Ainaži. Es nevaru iedomāties. Ainaži. Šitos tā kā tirgo arī kā galda spēle. Izveido savu politisko partiju. Nosaka tās mērķi, vīziju un nosaukumu. Tā. Es jau zinu, ar ko es sākšu. Sākšu ar sarkano krāsu, kas šoreiz simbolizēs nevis asinis. Šoreiz. Vispār simbolizēs nevis asinis, bet mīlestību. Sāksim no tā, ko mēs zinām, ko es gribētu Latvijai, cilvēkiem, pasaulē. Gribētos, lai visi cilvēki dzīvo laukos un audzē savu ēdienu un ir kopā ar savām ģimenēm un dzīvo mierīgas, jaukas dzīves. Lai pilsētās ir mazāk mašīnu un jā. Nozīmēšu lielu sirdi, jo es esmu par mīlestību.
Un tad es izdomāšu, kas būs pirmā lieta dzīvē, ko es izdaru politikā. Ko es vēlos? Mans sauklis ir nāc dzīvot laukos, laukos ir forši. Pirmā lieta, ko es iedomājos, es ilgi domāju, bet es pirmo reizi kaut ko iedomājos. Nu pat. Es vēlos, lai Rīgā būtu mazāks smogs. Es nevēlos skatīties ārā pa logu un redzēt oranžas nakts debesis. Es vēlos redzēt zvaigznes. Kā lai to panāk? Es saprotu, kāpēc politika varbūt nav tik vienkārši. Atbalsts lauksaimniecībai. Dārzi visiem. 1 eiro īpašumu. Mazāk smoga zaļais kurs. Vairāk elektroauto. Šeit es pazīstu vienu cilvēku, kam ir elektroauto. Es gribētu, lai pēc gada tas skaitlis kļūst par vismaz 2. Nu jā, ir arī, man liekas, visiem baigi bēdīgi par to mežu izciršanu. Mums arī ir bēdīgi par mežu izciršanu. Nu labi, Ances koku partija. Ances koku partija. Vēlos mazākus tarifus uz kafijas pupiņām. Labi, to es vēlos. Lieli koncerti. Jauns muzejs. Ko es pa īstam izdarīšu? Es pilnīgi noteikti iekavās 100%. Attīstīšu izglītību. Tā, balsojiet par Ances koku partiju. Nāciet dzīvot laukos, jo laukos ir forši. Siltumnīca katrai lauku sētai no Ances koku partijas. Bet tas, ko es patiesībā vēlētos redzēt Latvijā, tas, ka cilvēki ir cilvēcīgi, kā viņi vēlas būt, pēc šī partija būs cilvēks. Man šeit svarīgi ir atcerēties visiem būt cilvēkiem, kādi viņi paši vēlas būt. Nu jā. Kā mūsu personībām veiksies origami uzdevumā? Uzloki dzērvi. Labi, man šeit es varu būt viens no vienīgajiem cilvēkiem, kuru šis nenomierinātu, jo man nesanāktu. Tas ir kaut kas, ko man varbūt pie kāda terapeita ir jāsaprot, kāpēc man tā varētu būt. Bet uzzināsim to. Cute. Ok. Es mēģināšu vienkārši darīt tā kā bildītās. Es esmu tas cilvēks, kas bieži neizlasa instrukciju un vienkārši mēģina darīt lietas uz čuju. Manā darbiņā, šajā sēņu audzēšanas biznesā ir tā, ka ļoti svarīgi izlasīt instrukciju. Un ja neizlasa kārtīgi instrukciju un dara uz čuju, tad var izdarīt ļoti nepareizi. Un tāpēc vienmēr ļoti bēdīgi, ka cilvēki neizlasa instrukciju, bet es esmu arī tas cilvēks, kurš tā kā neizlasa instrukciju un dara uz čuju. Krāsainā puse ir uz augšu. Salok uz pusēm un atver. Man ir 1000 šādus. Tas ir ilgs laiks. Pirmais solis ir izdarīts. Tur vajag tikai vienu papīrīti. Unfold back. Ok, es vienkārši sākušu lasīt. Es sapratu, ka Dievs. Vēlreiz. Ar rokdarbiem es nemēdzu nodarboties ikdienā, bet es gribētu. Es noteikti gribētu. Es gribu kādreiz dzīvē uztaisīt galdu vai krēslu. Tādu ļoti, ļoti skaistu. Tādu vienu. Nu jā, es vienkārši reāli, es tā kā domāju, es skatīšos bildītēm un sapratīšu visu. Bet šis ir tas brīdis, kad nevar tā. Es šobrīd jūtos labi, tāpēc es domāju, ka tas man tomēr varētu patikt darīt biežāk. Jādabū no origami papīrs, lapa vai ekrāns, jāuzliek laba mūzika un tad jādara. Wow! Es varētu pie šitā palikt, tas bija stilīgi. Jā, man ir kaut kas maziņš. Ok. Pēc kaut kā sāk izskatīties. Ko? Es esmu tik apjucis. Es nesaprotu. Dievs, laikam sākšu no jauna. Oh my god. Ok. Crazy. Tik ļoti jālasa instrukcijas. Inside reverse fold. Tas ir kaut kāds origami termins. Es vēl neesmu tajā līmenī. Šitā? Pilnīgi iespējams. Nē. Jā, nē, es domāju, vienkārši varbūt nav lēmums. Crazy, man tik mājās gribēsies to pamēģināt. Jā, es esmu cilvēks, kam vajag kaut kādu video instrukciju. Viņš tā kā es kaut ko daru, bet tas neizskatās. Nekas līdz šim, ko es esmu darījis, neizskatās tā kā tas, kas ir tā bildītē. Nu,
Es uztaisīšu šādu. Mana versija. Man tas izskatās pēc varana pūķa. Viņš te dažās vietās ir ieplīsis, bet vai tad neesam mēs visi? Es vienkārši ļoti satrauksies, tad kameras, gaismas, tajās varētu salocīt. Bet es to iemācīšos. Vienkārši vajag vairāk laika. Jā. Man šajā origami radīšanas pieredzē es sapratu, ka es to vēlētos darīt vairāk. Tā var priecāties par šādām lietām. Pēdējais šīs epizodes uzdevums. Kā sevi redz Ance un Brajans? Bet man palīgi sajūta tā kā... Kā uz ātrumu, zini, tu var ātrumu kaut kāds krāsas. Es to gribētu. Jā. Nu, ko tu zīmēs? Pirmais solis ir, kurš smukāk izspējuši krāsas. Jā. Vai es to neesmu darījis, varbūt 6 gadus? Kad es biju maza, vispār man bija 11 gadus, kad ļoti gribēju būt aktrise. Es gribēju būt mākslinieks. Kas tu gribēji būt? Man šķiet, es vienmēr gribēju visu kaut ko. Un tas tā, ka es nevarēju saprast, kas tieši man ir tas, ko es gribu darīt. Un es nekad neasociēju kaut kādu savu nākotni ar darbu laikam. Jo es īsti neizpratu vēl līdz galam, kas ir darbs. Kā tas izpaužas, ka tu katru dienu pavadi kaut ko darot. Beigās tu nonāc radošajā nozarē, kas ir tā kā labākais darbs. Jo viņš ir tāds Jā. Un es labprāt visu kaut ko darītu. Piemēram, glaznot. Man šeit es ļoti gribētu iemācīties glaznot. Tad, kad tev tā kā māksla ir tava profesija, ir rīktīgi forši te brīži, ka tu vari kaut ko darīt vienkārši man prieka pēc, tā kā, ka tev nav kaut kāds konkrēts uzdevums. Es nu pat jūtu, ka es sāku glaznot un es lēnāk sāku runāt. Tas ir tik interesanti. Jā. Man šeit runājot par kaut kādu radošumu, es abrīnoju, kad man sanāk kaut ko izdarīt, ko es pēc tam neatceros, kā es izdarīju. Un tieši to pašu es tik ļoti izbaudu citos cilvēkos. Laikam citos un arī sevi drosmi, gan lielā drosmi, gan mazā drosmi. Tur bieži cerēs kāds kaut ko saka, nezinu, tur drosmi runāt par kaut kādām sāpīgām tēmām. Bet priekš manis patiesībā es esmu drosmīga, ka tas tumsā aizēju lasīt ābolus, vai arī pustumsā aizēju zāliņu, jo man ir bail no tumsas, tieši laukos, piemēram. Un tie ir tie brīži, par kuriem es esmu lepna. Un vienkārši jebkurš brīdis, kad tu tā kā pārvari bailes, tas, man liekas, ir baigi forši. Man liekas, tev ir vieglāk. Man ir vieglāk? Ko? Man tā kā... Grūti, ka saprotu, ka šis ir tā kā 25 minūšu darbiņš un vajadzēja lielāku otu vai, es nezinu, kaut ko es varu izdomāt attaisnojumus. Man sajūta, ka no manis kaut ko sagāja. Noteikti ne glaznošana. Es šobrīd nevaru iedomāties. Apslēptais talants. Viņš apslēps, kā mēs varam zināt. Man ir sajūta, ka ja es sāktu mācīties dejot, man tas varētu sanākt. Bet tas ir apslēpts, es to vēl nezinu. Mans pēdējā laika talants ir cept maizi, bet ne to ieraugu maizi, tas ir vēl pārāk sarežģīti. Vienkārši garšīgi maizi, tā kā malkas krāsnī. Man ļoti patīk drēbes. Man kādu brīdi tas ļoti, ļoti svarīgi. Tieši tas, kā ģērbjos un ka nesen pēkšņi bija tāds sajūta, ka man vienkārši vajag dažas no visas. Kas es pēkšņi kļuvu mazāk materiālistisks. Es nezinu, vai sevī redzu tik daudz dzeltenu krāsu, bet tas ir tāds wishful thinking. Tā kā fake it till you make it. Noteikti. Savu iekšējo pasauli, kādu jūs tev vēlētos redzēt. Grūtākais ir izdomāt, kādā krāsā autogrāfu rakstīt. Jā. Tas tāds foršākais brīdis, kad tu to sev parakstu uzliec. Ar baltu, laikam. Es arī izvēlējos baltu. Man vajag kaut kādu kontrastu. Es jebkuru citu krāsu vienkārši neredzēs. Wow! Man ļoti patīk. Tavs izstāsts tā kā
daudz profesionālāk. Nu, nē. You did it. Teities. Paldies. Pagad. Tā. Man šķiet, ka tavējos ļoti, ļoti skaisti ataino tevi. Man šķiet, tas ir daudz vairāk sevis attēlojums. Un tas ir tāds, man šķiet, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā varētu iepazīt cilvēku. Ja cilvēki mācās glazno, man šķiet, tas ir vislabākais veids, kā. Un, jā, man tagad arī kaut kā nāca tā sajūta, ka es sevi redzu kā tādu foršu zaļu koku, bet tajā pat laikā tur ir visas tās arī kaut kādas tās krāsas un kaut kāds siltums un gaišums. Un es esmu silts, gaišs koks. Nu, re? Cik forši. Jā, bet tas ir tiešām forši veids, kā sajust sevi. Jā. Paldies, Ance un Brian! Jūsu pašportrets ir saglabāts cilvēks iepējīgā formātā. Uz tikšanos nākamreiz! Tā!